Labdien, es esmu Edgars no Drošība LV, un šodien es jums pastāstīšu par domofona paplašinātajām funkcijām un zvanu. Un mēs jau redzam, ka šeit parādās video arī. Paceļam klausuli, varam sarunāties un atvērt durvis, piemēram. Un šis te bildīts, mēs varam apskatīties, kas ir bijis. Var ierakstīt balss ziņu. Lūdzu, atstājiet balss ziņu. Sveiki, ļoti žēl, ka jūs neesat mājās. Man priekš jums bija dāvana, kāda paciņa. Tad mēs redzam, ka ir bijusi ziņa. Apskatāmies, redziet, tas mikrofoniņš nozīmē, ka ir balss ziņa. Un atskaņojam šo te ziņu. Sveiki, ļoti žēl, ka jūs neesat mājās. Man priekš jums bija dāvana, kāda paciņa. Bet citreiz ir situācija, kad mēs atrodamies kaut kur mājā tālākās istabās, vai otrajā stāvā, vai garažā, vai vispār ārā pagalmā, un mēs varam nedzirdēt, ka tas zvans ir ienācis. Un tādos gadījumos tieši no izsaukuma paneļa piezvanīt uz telefonu. Lūk, man atnāk zvans, es paceļu un redzu tajā attēlā, kas ir atnācis. Un es varu sarunāties, tāpat es varu atvērt durvis. Es arī varu runāt, ja man kaut kas ir sakāms tiem cilvēkiem, kas tur ir tūmā. Jūs bez atļaujas esat ienākuši privāti īpašumam. Lūdzu, atstājiet šo teritoriju. Un vēl viena vērtīga lieta, telefonā atnāk ziņas un momentu uzņēmums. Mēs zinām cikos, kurš pie mums ir atnācis. Mums ir vēl iespēja pieslēgt visas IP kameras. Kamerā mēs neredzam, kas varbūt notiek aiz mājas stūri. Ja? Kāds pie mums ir atnācis, pastāv kaut kāda riska, mēs nezinām, kas tas par cilvēku. Varbūt viņam blakus tur aiz stūra stāv kāds cilvēks, kas ar ļauniem nodomiem. Un mēs gribam apskatīt situāciju ap stūri vai blakus to, ko mēs neredzam domofonā. Mēs pienākam, fiksi apskatāmies to video, kas mani interesē. Ja? Varam izmantot izsaukuma paneli kā vienu no IP kamerām. Pie kameru komplekta pieslēgts arī domofons. Ir arī ieraksts. Ierīce reģistrē notikumu, kad kadrā kaut kāda kustība ir. Jautājiet mums, un mēs jums sagatavosim piedāvājumu. Drošība LV. Mūsu mājaslapā jūs atradīsiet kontaktu informāciju, sazināsimies un visu atrisināsim. Uz redzēšanos!